Labdien! Veiksmīgu visiem jauno gadu un ceru, ka aizvadījāt lieliskus Ziemassvētkus ar sev mīļajiem. Un kemperi 365 arī ir atpūtušies, ne baigi daudz, jo mums kā parasti ir jaunumi, klienti iepērkās, klienti izsapņo savus sapņus un iegādājās pieņemsim šādu skaistu Mercedes-Benz šasijas Heimeru Free S600. Mercedes pie mums būs arvien biežāk, mēs redzam gan pieprasījumu, gan mēs esam oficiālie Heimer pārstāvi, līdz ar to mēs noteikti varam jums piedāvāt arī šādu te vai kādu citu Mercedes vai Fiat Heimer kemperi vai kemperu venu. Un, ja jums šāds interesē, droši brauciet pie manis ciemos, parādīšu, dzīvē varēsiet apstīties šādu vai kādu citu, varēsim sakomplektēt, saprast, kas mums notiek ar papildus opcijām un tā tālāk. Bet tad šodien mums ir šis te lieliskais Free S kemperis, kuram arī tad apskatīsimies gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Es ceru, ka ar skaņu būs vairāk vai mazāk viss kārtībā, mikrofoni visi nobeigušies, bet tas nekas. Ejam tad, kā jau minēju, šis ir būvēts uz Mercedes Sprintera bāzes. Šim te konkrēti ir 170 zirgu spēki un jā, protams, Mercedes pats par sevi jau nekādus liekus jautājumus neuzdod. Braucu šo te mašīnu reģistrēt un, teiksim tā, ja es braucu ar Citroenu vai Fiatu vai Fordu, iekāpjot Mercedesā, tā sajūtas ir daudz patīkamāk, braukšana ir daudz mīkstāka, nevienu bedri īsti nejūt, līganas, patīkamas, tiešām super komforts. Par to šaubu nevajadzētu būt. Ja jums ir šaubas, atbrauciet pie manis, iedošu jums izbraukt un varēsiet pateikt savas domas par to te Mercedes. Šis konkrētais modelis, kā jau zinām, pieņemsim, mēs pārsvarā tirgojam Adrijas. Līdz šim Adrijas būvēja uz Fiata, uz Citroena, un viņas būs apmēram 6,3 metru garas. Atšķirība ir tāda, ka Heimers būvē 5,98, visticamāk, ka tas ir kaut kāds noteikums, lai iekļaujās tajā grupā līdz 6 metriem. Tas nozīmē, ka iekšā ir pār plus mīnus 30 centimetriem īsāk. Līdz ar to gultas būs mazliet savādāk uzbūvētas, būs mazliet mazāk vietas, bet to mēs parādīsim. Ne jau visi cilvēki ir divmetrīgi un noteikti šī mašīna tāpēc nav sliktāk, kā tas būtu Adrijas. Iesim tā no šīs puses. Pirmo, ko noteikti varam parādīt, klients šo te mašīnu jau klients ir iegādājies. Diemžēl tieši šādu vairs nevaram jums piedāvāt, bet ļoti līdzīgi ar mazliet citādākām papildus opcijām mēs jums varam piedāvāt kaut šodien. Mums ir lietie diski, universālās riepas ar kalna un sniegpārsniņas marķējumu. Krāsa šim modelim, krāsa mums vienmēr šim modelim ir tikai vienīgi šāda, jo tā ir īpašā edition versija, viņai nav vienkārši cita opcija. Protams, ka varat piedāvāt pārkrāsot, ja jums šī te, kas man liekas smuka krāsa, varbūt jums neliksies, bet noteikti to arī var pārkrāsot, ja tāda vēlme ir. Redzam, ka apkure jau strādā, mums ir šeit netīro ūdeņu notektruba. Protams, ka viņa ir elektriska, nav vairs nekur jālien apakšā, kaut kas jātaisa vaļā, tas viss jau ir, par to ir padomāts. Redzam, ka šeit mums ir stiklu logi, pareizāk sakot, kur ir iebūvēti iekšā korpusā, līdz ar to, ka jūs braucat, nav vairs tā skaņa, nav tā vēja pretestība, logi ir iekšā mašīnas korpusā, līdz ar to augstuma vai siltuma zudums ir mazāks, ir patīkamāka braukšana, mazāks degvielas patēriņš kopumā. Nu, šādi jāizskatās logiem jau 24. gadā bez citiem variantiem, būsim godīgi. Mašīnas augstums, jā, redzam, ka diezgan augsta, ja mēs salīdzinām blakus ar kemperiem, principā tas pats augstums varbūt 10 cm atšķirība, bet iekšējais augstums, ieiesim, kad iekšā būs apmēram 2 metri, tas stāvot 2 metri ir griestu augstums, līdz ar to, ja jums ir līdz 2 metriem, absolūti atbilstoši. Varam redzēt, ka šai mašīnai ir diezgan labs klierens arī, ja gribēsiet iebraukt kaut kur pamakšķerēt vietā, kur varbūt ceļš nav tas pats labākais. Ar šo te kemperu busiņu tā nebūs nekāda problēma. Tālāk mums ir mazliet piesalis elektrības. Ieslēgtai mašīnai ir 120 litru ūdens tvertne un 20 litru ūdens boilers. Parādīšu tā, pirmkārtam, jā, šeit mums ir saliktas visas papildus opcijas, un šo te gultu var noņemt pilnībā nost. Līdz ar to, ja mēs šo gultu noņemam, šeit pa vidu varam iestumt leduskapi vai motociklu, ja tāda vēlme ir. Šo gultu varam transformēt, tas ir tāds, šeit mums ir vieta bagāžai. Šai te mašīnai, kas ir ļoti interesanti, klients izvēlējās papildus
opciju. Ar šo te tas nav galds, daļai tas ir, bet šī vairāk būs virsma, ko var izmantot sēžamajā zonā, lai izveidot papildus gultas vietu. Ja vēl neminē, tad šeit var gulēt 5 cilvēki. 2 guļ šeit te gultē. Ļoti daudz ko izstāstīt, tāpēc lēnām mēģināšu nesasteigšu, ka šeit gultē no ārpuses varam redzēt, operātors var parādīt, redzēt, šeit ir tāds izbīdījums. Viņš ir arī šajā te otrā pusē. Šeit viņš pat ir nedaudz lielāks. Līdz ar to, lai iegūtu normāla gara cilvēka gultu, šī te mašīna ir mazliet ar izvirzību. Un no sienas līdz sienai ir apmēram 1,95 m. Nevis apmēram, bet precīzi 1,95 m. Tātad rēķinam, ja jums ir vairāk kā 1,95 m. Šī mašīna varbūt nebūs tā, kas ir jums vajadzīga, bet lielākā daļa cilvēku 1,95 m absolūti pietiek. Ja jūs prasat, kas tā pa skaņa aizmugurē, vienkārši slieksnis ir izvilkts un mašīnas motors ir ieslēgts, viņš brīdina par to, lai jūs nesākat braukt, kamēr tas ir izvilkts un kaut ko nesaplēš. Protams, ka mums visiem logiem ir žalūzijas, visus logus var atvērt vaļā, var skatīties uz jūru, kamēr esat šeit gultā. Mums ir papildus arī paklājs, ko klients var ieklāt pa salonu, līdz ar to nav siltās grīdas, bet ir paklājs, kas arī sniedz pietiekami patīkam komfortu šādos laikapstākļos. Ir papildus arī matrači, lai izveidot to 5. guļamvietu sēžamajā zonā. Diemžēl es šodien to nevarēšu parādīt, jo šī mašīna jau vairs nepiedara man. Bet tāda iespēja ir. Šeit ir gāzes balonu nodalījumi. Kā mēs redzam, šeit ir trieciena sensors un arī iespēja pārslēgties no viena balona uz otru, lai nav katru reizi jāmaina. Ieliekam 2 balonus, pieslēdzam un ar šo te varam vienkārši samainīt. Tie, kas ir mazliet jau dziļāk kempera pasaulē, uzdos jautājumu. Un šis jautājums skanēs tā, kā tas var būt, ka redzējām sākumā, aiziesim parādīšu vēlreiz. Jā, nāk dūmi, tagad gan višķi siltāks palika, tie dūmi vairs nav tik redzami. Kā tas var būt, ka strādā apkure, bet redzējāt, ka gāzes baloni nav pieslēgti, tāpēc, ka šai mašīnai ir dīzeļa apkure, truma dīzeļa, līdz ar to mēs varam sildīt mašīnu arī bez gāzes baloniem. Gāzes balons mēs izmantosim tikai leduskapim, izmantosim plītī. Tas arī viss. Klients jau papildus rūpnīcā uzsūtīja tā saucamo marķīzi, izvalkās 2,5 metru uz āru, melnā krāsā, izskatās pietiekami sportiski. Šeit arī es uzrakstu, protams, mums ir ūdens tvertne. Ūdens tvertne ir tādā ļoti interesantā vietā. Mums kā pamatā arī nomas uzņēmumam ir bijuši gadījumi, kad cilvēki šeit ir pieraduši liet degvielu un mēdz arī ūdens vietā ieliet degvielu, kur noteikti nevajag darīt. Tad iesim iekšā, skatīsimies, mēģināsim, izslēgsim šo te skaņu. Mums ir neliela virtuvīte ar absolūti visu nepieciešamo. Daudz klienti arī saka, kāpēc vispār vajag 3 degļus ar 2 pilnībā pietiek. Ne jau mēs te taisīsim 3 kursu vakariņas katru vakaru, bet, ja kas, 2 kursu vakariņas var mierīgi siltās pagatavot. Protams, ka mums ir jau viss vajadzīgais skatīši, plauktiņi, lai mēs varam uzglabāt savas mantas. Sēžamā zona arī apsēdīsimies. Kā jau teicu, jā, mašīna tiešām ir maza, kompakta, bet tā pašā laikā apsēsties ir patīkami. Priekšējos krāstus mēs varam pagriezt par 180 grādiem. Kas man ļoti patīk, ir tas, ka šeit jau ir lādētāji, ir gan 220 štepselis, gan USB. Līdz ar to, saprotam, mūsdienu pasaulē, kurš šeit var tikai skatās pa logu, ticamāk, ka šeit sēž bērni, kuri spēlē planšeti vai mācās, tad piekļuve pie konstantas uzlādes ir absolūti nepieciešama. Ir, protams, mums arī gaismiņas. Šīs te gaismiņas mēs varam pavirzīt pa labi, pa kreisi, atkarībā no tā, ko mēs gribam darīt. Mums ir kontrola panelis, kas atrodas šeit. Iekāpjot mašīnā, tad mēs principā ieslēdzam vai izslēdzam un varam pārbaudīt gan baterijas uzlādi, gan ūdens atliktums. Varam redzēt, ka šeit mums nekā nav. Atsevišķi ieslēdzās sūknis un, ja dodamies projām, vienkārši pogu izslēdzam un varam doties tālāk. Kā jau teicu, šeit mēs varam uztaisīt to papildus gultas vietu. Ja teicu, ja mašīna ir šaura, parasti ir jāpabrauc uz priekšu, uz atpakaļ. Līdz galam nebrauksim, jo man tāpat te būs jāsēžās.
tad mēs varam šos te abus krāstus pagriezt un 4 cilvēki pie šī te galda varam baudīt vakariņas. Darīt šādi, un mums ir skaista virsma, kur nodarboties ar bolīti vai tājies pa vakariņas. Kas mūsdienās cilvēkiem pārsvarā patīk ar veizu Googlam apbraukt, bet, ja ir nepieciešamība, mums ir jau iebūvētais satelīts, varam ievadīt maršrutu, un mums, protams, ir pieejama pieslēgums pie telefona. Ja jūs pieslēgsiet savu telefonu ar Bluetooth, nekādi vadi, varam ielikt savu veizu Google Maps vai abas divas reizē, varam pieslēgt Spotify un vispār, protams, ka radio. Tā, par pašu braukšanas kvalitāti redzam, mums ir multistūra, šeit mums ir adaptīvā kruīza kontrole, mums ir multistūra, varam pacelt, nolikt telefonu, regulēt radiostacijas, skaņu. Mums ir šeit jau iebūvēta zīmju atpazīšana, arī noguruma sensors, kas brīdinās. Šeit mums ir tas datoriņš, kas, teiksim tā, visu šo te informāciju nolasa un pasniedz mums viņu šajā te digitālajā displejā. Mercedes, kā šī jau ir jaunā Mercedes stūra, tāda pati, kāda tā būtu jebkurai S-klasē. Principā šeit braucot, tā sajūta tiešām ir kā braucot parastā mašīnā. Tas, ko parasti cilvēki saka, viss ir tik forši, viss ir labi. Es par tām izbīdītajām sienām, ko es jums pirms tam rādīju, pieņemsim, ja šeit skatās sānu skatas spogulī, kad jūs braucat, principā tās izbīdījums, teikšu tā, viņš mazliet bojā to skatu, jo jūs parasti skatāties, jūs gribat redzēt, kas ir tieši aiz jums, tad šis izbīdījums jums to neļaus īsti redzēt. Jūs redzat nākamo mašīnu aiz tās mašīnas, kas jums ir aizmugurē. Tātad, tas arī ar kaut kādu X laiku jūs pie tā pierodat, bet man, teiksim tā, braucot uzreiz bija mazliet diskomforts un likās, ka varbūt es gribētu mazliet vairāk redzēt, kas notiek tieši aiz manis. Ja ir tik ļoti liela nepieciešamība, skaidrs, ka var uzlikt patstāvīgo kameru, kas monitorē visu, kas notiek jums aiz muguras, bet šis kempers nav tik liels, lai jums būtu baigi jārēķina tas, vai jūs esat apdzinis vai neesat. Tā kā tā absolūti nav problēma manā uzturē, bet tāds sīkums. Tad šeit mums ir 20 colu Smart TV, kur mēs varam uzlikt Netflixu, varam YouTube skatīties, jebko, ko jūs varat mājās izdarīt. Šeit mums ir arī visi šitie DVD lasītāji, mums ir HDMI izējas, mēs varam ielikt arī SD karti. Principā, jebko, ko šeit varat izdarīt, izmantot kā projektoru, izmantot kā televizoru, satelītu, jebko, ko jūs gribat šeit var darīt. Papildus fīča. Kā jau teicu, mums te ir dīzeļa apkure, līdz ar to nav nekāda gāzes smaka, vienkārši dīzelis tiek kurinās pa taisno no bākas, nav divas atsevišķas bākas, ir viena bāka, tātad, ja jums ir degviela, jūs varēsiet braukt gan uz priekšu, gan apsildīt mašīnu. Atsevišķi ir arī boilers, ja mēs sildam mašīnu, tagad uzliktu 22 grādiem, tas nozīmē, ka ūdens arī apmēram pusstundas laikā tiks uzsildīts līdz atbilstošai temperatūrai. Jā, dosimies tā. Toaleta vanas istaba. Pods kā pods, šis gan nav pagriežams, parasts pods, un mums ir dušas aizskars, kad ejam dušā, izmantojot šo te pašu izlietnes krānu, mēs to varam izdarīt. Jā, mums, protams, ir arī gaismiņa, spogulis, kur apskatīties, un kā papildus opcija ir arī koka. Kā jau minēju, jā, gulta tad 1,95 m, uz skatu liekas, ka varētu būt mazāk, bet, es ticu, ka, ja ir 1,95 m uzrakstīts, tad ir platums, ir no šejienes līdz šejienē 1,30 m, kas ir, man liekas, ok, diviem cilvēkiem absolūti pietiekami. Es pilnīgi jūtu, kā man pūš šiltu gaisu uz kājām šādā augstā laikā, ļoti patīkami. Un kas vēl ir šai mašīnai, viņai mums ir telts uz jumta. Telti gan es netaisīšu vaļā, atkārtošos, šī nav mana mašīna, līdz ar to vairs nav mana mašīna, tāpēc es labprāt netaisīšu vaļā, plus arī laiks nav pārāk labs. Bet šeit augšā ir, kā jau parasti, pop-up tents. Šeit, ja mums ir cilvēks, kurš ir garāks par 1,95 m, tad šeit mums ir 2 metri garumā gulta, bet viņi ir šaurāk, viņi tikai 1,20 m plata. Tātad, ja jums līdzi brauc sportists viens pats, tad viņam te būs perfekta vieta, kur gulēt.
Jā, šo te telti izmanto arī kā savā ziņā kā ventilāciju, kā kondicionieru, jo šim te konkrētam modelim kondicionieris nav, jo klientam nebija tāds īsti vēlmes. Tad es zinu, man ir vēl viens klients, kurš šādu pašu, vismaz ļoti, ļoti līdzīgu, nopirka pirms gada. Un viņš arī neizvēlējās kondicionieru, bet vienkārši viņš atver to telpu, pats guļ šeit iekšā un viņam ir perfekta gaisa plūsma. Tas ir par, protams, vasaras ceļojumu runājot. Ziemā šāda telts viņa nav siltināta, viņai nav kaut kāda papildus izolācijas materiāla, kurus var piepirkt klāt arī šodien. Tas principā ir papildus opcija, kur jūs vienkārši atsūt pa pastu un jūs viņu pievieno. Viņam nemaksā lielu naudu un jūs varat uztaisīt tā, lai jums šeit būtu arī ziemā silti, jo skaidrs, ka viņas dīzeles bākā ir, kur ieslēgt un viss siltums ceļās augšā, līdz ar to teltī būs siltāk nekā būs šeit gultā. Tā kā tā arī absolūti nav problēma, līdz 0 grādiem būs ok, bez nekādas siltināšanas, bez nekā. Ja gribat tiešām braukt uz Skandināviju, noteikti paņemiet izolācijas materiālu, tas principā ir tāda folijas siena, ko jūs apliekat apkārt, kad telts ir atvērta un siltums tur saglabāsies daudz ilgāk un nelaidīs arī augstumu iekšā. Ja mēs runājam par šo te gultu, ko var izveidot, šī būs tāda maza, kā saka, bērna gultiņa, 70 garumā un apmēram 1,20 m platumā, tiešām tāda, kā saka, avārijas gadījumos, ja ir kāds līdzi, jo, skaidrs, ka 5 cilvēki jūs nevarat braukt, jo šeit ir tikai 4 jostas, tā kā, 5 cilvēkiem šeit nav paredzēts braukt. Galā jūs sagaidat kāds cilvēks vai kāds ir apslims vai kaut ko un jāizsūta karantīnā, tad to varam izdarīt augšā uz telts. Jā, pats pabraukājos mazliet pa reģistrācijā pa tā un tiešām mašīna ir super, nav sajūta, jūs braucat ar kemperi, es pieļauju. Man šī mašīna personīgi būs mazliet par mazu. Te gan ir 2 metri, šeit man nekāda problēma nav, bet man tomēr ir bērni un būs vēl bērni. Līdz ar to man prasās bišķi lielāka mašīna, bet cilvēkiem, kuri, es teiktu, 2 vai 2 ar vienu bērnu, šis ir super variants. Protams, ņemot vērā, ka jums tas augums nav vairāk kā 1,95 m, jo tas arī tomēr jūs ierobežos. Šādu mašīnu var iegādāties plus mīnus 77–80 tūkstoši eiro robežās plus PVN, skatoties, kāds jūs esat pa pircēju, pasūtīšanā ir kaut kas gatavs, kādreiz parādās, tad varam ātrāk, bet plus mīnus jārēķinās uz pusgadu. Jā, mēs redzam, ka noteikti šis te ir tas, kas mūsu klientiem patīk un noteikti piedāvāsim tādus vēl. Un ja jums ir parādīsies interesi, kā jau minēju, droši Berģos varat atbraukt, varam iedot iekārtu, sajust pašiem, kā tas ir. Jā, tā kā paldies, ka skatījāties, lai jums ir veiksmīgs jaunais, teiktu, jūs sazināšanos. Tā.